Īstenībā es esmu tik ļoti pārsteigta par to, ka cik daudzi cilvēki ikdienā mokās ar kāju un nagu sēnītēm. Parasti pirms organisma attīrīšanas mēs ar klientiem izejam cauri lietām, ko viņi vēlās uzlabot, kas varbūt nav tā, kā vajadzētu. Un bieži vien ir tā, ka viņi nepiemina kāju vai nagu sēnīti. Viņi neiedomājās, ka tā ir tā lieta, ko var atrisināt. Un pēc tam, kad jau mēs esam pēc organisma attīrīšanas, ka mēs atkal ejam cauri un tos uzlabojumus skatāmies, un tad man saka, jā, man pārgājis nagu sēnīte. Es tā, ko? Tā kā, kāpēc neteici, ka tev tāda ir? Ļoti daudz domā, ka kāju sēnīte ir tikai ādas problēma, bet patiesībā tas ir signāls no organisma iekšienes. Visāda sēnītes, rauga un tā patogēnā vide, viņa sāk vairoties, tad, kad organisms ir pārslogots ar toksīniem, ar cukuru, kad organismam ir vāja imunitāte. Un tas nozīmē, ka tā iekšējā vide ir labvēlīga un draudzīga visiem šiem patogēniem. Tāpēc krēmi vai ziedes, ko smērē no ārpuses, tie palīdz tikai uz brīdi. Ja nesakārto iekšējo vidi, sēnīte vienmēr atgriežas. No holistiskā skatu punkta, holistiskais virziens ir tas, kurš organismu skata visu kopumā, nevis pa detaļām kā klasiskā medicīna. No holistiskā skatu punkta sēnīte nav ienaidnieks. Tā ir vienkārši brīdinājuma zīme, ka organismam ir vajadzīga attīrīšana un atjaunošana. Viss, ko mūsu organisms grūž uz ārpusi, pa visiem caur ādu, vai tur, kur viņš kaut ko var izgrūst, tie visi ir organisma saucieni pēc palīdzības. Tāpēc, ja gribi nevis tikai nomaskēt simptomus, bet reāli atrisināt cēloni, ieliec komentārā sēnīti vai raksti man privāti, un es nosūtīšu programmu no dabas vielām, kas tev palīdzēs attīrīt organismu un atrisināt šo problēmu.